Jā, pogu atradu. Tā, šodienas tēma ir meditācija. Prieks būs redzēt arī tās, kuras pievienojas vēlāk. Ir iesūtīti diezgan daudz jautājumu, bet es mazliet varbūt sākumā pastāstīšu par sevi. Tātad mani sauc Alīna Šmita, un es esmu elegances un transformācijas kaučs. Un reizēm cilvēkiem liekas, ka es esmu kaut kas saistīts ar apģērbu, ar stilu. Tas, protams, viss nāk līdzi, bet vairāk tā elegance ir domāta tā kā iekšējā elegance, iekšējā brīvība. Un vispār es esmu par to, ka viss sākas no iekšienes. Tātad mēs iekšēji sevi sakārtojam, mēs esam iekšēji elegantas, un tad arī ārā viss tā kā parādās. Un, ko es daru ikdienā? Es strādāju ar sievietēm, kuras arī meklē šo te vieglumu savā dzīvē, kuras vēlas būt iekšēji brīvas, skaistas, kuras ieklausās savā sirdī, un ja arī viņām tas neizdodas, tad es palīdzu atrast šo te ceļu. Un, protams, ka tam visam līdzi nāk arī transformācija, tātad atkal iekšējā transformācija, jo tad, kad mēs transformējamies iekšēji, tad arī mums tā ārējā transformācija vienkārši notiek dabīgi. Es, piemēram, pati esmu pēc sevis pamanījusi, ka tad, kad tu esi iekšēji skaista, tu arī esi ārēji skaista, ja, un citreiz tas nāk ar mazu tādu tā kā nobīdi, ja, un labāk ir tā, ka varbūt ārēji tev nav tā sajūta, ir, ja, bet ka tu iekšēji tādi jūties. Un šīs dienas tēma ir par meditāciju. Jā, nosaukums, kā pareizi varbūt meditēt. Un tad es gribu pateikt, ka patiesībā jau nav pareizi vai nepareizi. Ir tā, kā tev tas strādā. Ir, nu jā, tas katra atrod tā kā savu veidu, bet jebkurā gadījumā meditācija ir noteikti viena no svarīgākajām lietām un viena no tām, kas tev tiešām iedod tādu savienojumu, tādu sazemējumu ar sevi, ka es sāku sevi iepazīt, es sāku saprast, kas es esmu tā pa īstam, jo, protams, mums ir ļoti daudz maskas ikdienā, un tad kurā dienā, ko mēs izvēlamies, ja šodien zilā maska, rīt sarkanā, rīt es tiekos ar to, tad atkal kaut kas cits, bet tad, kad tu nonāc tādā tā kā savienojumā ar sevi, tās maskas, nu, tev īsti vairs nevajag, jo tu esi drosmīga būt tu pati, tāda, kāda tu esi, un tas ir ok, ja tu kādam nepatīc, un tas ir brīnišķīgi, ja tu kādam patīc, jo tad tu atrodi to savu vidi, kurai uzplaukt, un es teiktu radīt. Jo sieviete, manuprāt, vispār ir radītāja, un šeit es nerunāju tieši par bērniem, par mākslas pasauli, bet tas ir par ikdienu. Mēs radām savu dzīvi, mēs radām sevi, mēs radām arī apkārtējo vidi. Kā es iepazinu meditāciju? Meditāciju es iepazinu pēc trešā bērna piedzimšanas, un es vēl aizvien atceros to pirmo sajūtu, kad es gāju gar jūru, un tajā laikā es vēl nesapratu, ka meditācija ir tad, kad tev ir tā kā, nu, jāguļ vai kaut kādā veidā jāieņem miera stāvoklis, un es vienkārši ejot meditēju ar saviem bērnu ratiem, bet es atceros to brīnumaino sajūtu, kā es eju gar jūru, un es tik ļoti sakonektējos ar to meditāciju, un es piedzīvoju kaut ko tādu ārpasaulīgu. Es sapratu, ka tas ir kaut kas savādāks, un mani tas ļoti, ļoti uzrunāja. Jo, protams, ka mēs varam tā kā visu laiku būt savā ikdienā, bet nu, man patīk tomēr atslēgties. Tā kā es vienmēr saku, ka meditācijā es tā kā piedzīvoju daļu no citas pasaules, ja tā var teikt. Un jā, un tad es sāku nopietnāk tam pievērsties, un dzīves posmi man ir bijuši dažādi. Man ir bijuši dzīves posmi, kad es gadu no vietas 3 reizes dienā meditēju, ir bijuši tādi posmi, kad es mēnesi
nemeditēju, ja, tad, piemēram, citreiz ir tā, ka es naktīs arī meditēju, kas ir nakts meditācijas, viņas pat varētu saukt nedaudz kā hipnozes, par kurām es arī mazliet vēlāk pastāstīšu, kas patiesībā arī ļoti labi strādāja, tīpaši tad, ja gribas ātrus rezultātus. Ja gribas tā kā, nu, sevi savākt, ja, vai ir kaut kas dzīvē noticis tāds, kas ir izsitis absolūti no sliedēm, un tu nezini, ko darīt savā dzīvē, tad ļoti labs veids ir tā kā es to saucu par sevis pārprogrammēšanu, ka es sevi atkal vai nu pārprogrammēju, vai uzprogrammēju uz tā sava īstā viļņa. Un te meitenes arī jautāja, kas tad ir tas meditāciju veids, teiksim, ar kura palīdzību vairāk tu vari nonākt pie sievišķības vai pie sava maiguma. Un tas ir īstenībā brīnišķīgs jautājums un fantastiski, ka jūs par to domājat, jo, protams, ka šajā Jānas grupiņā mēs noteikti visas esam šeit sievišķīgas, sevi meklējošas, sevi izceļošas sievietes, un tā ir tāda, nu, jo Jāna ir tāda, ja, un tad Jāna ap sevi rada tādas pašas sievietes, kas to arī meklē. Un es varu pateikt, ka pareizās atbildes atkal nav. Es zinu, ka šī atbilde ļoti bieži nepatīk, jo gribas taču, vai ne? Gribas, lai šodien Alīna pasaka to īsto atbildi vai iedod brīnumu tabletīti. Bet kā tādas brīnuma tabletes jau nav. Mēs katra atrodam sev, bet tad, ja ir šāds jautājums, pieņemsim, kā sevī vairāk atvērt sievišķību, jo tiešām mūsdienu pasauli, tīpaši, ja sievietēm pašām ir jāsasniedz mērķu sasniegšana, tā ir vīrišķā enerģija, tad, protams, ka atgriezties pie savas sievišķās enerģijas, tas ir ļoti svētīgi un ļoti, ļoti vajadzīgi. Lai gan šī sievišķā enerģija ir mūsos iekšā visu laiku, tas ir šeit, visur, viss ķermenis ir pilns ar sievišķību, ar maigumu, ar rūpēm, ar visu labo, ko mēs meklējam ārējā pasaulē. Un līdz ar to, ko dara meditācija? Meditācijā es elpoju, meditācijā es apstājos, meditācijā es sajūtu ķermeni, es sajūtu sevi, es sajūtu, ka es esmu dzīva. Un līdz ar to šī meditācija arī palīdz tā kā atvērt tevī to, kas ir apslēpts, kas ir tā kā noslāņojies, ja, daudz slāņi apkārt. Un līdz ar to meditācija praktiski es varētu teikt, ka meditācijā dziedē pilnīgi visu. Nu, tiešām es nezinu, ko varētu nedziedināt meditāciju, ja tu tiešām tā kā gribi strādāt. Jo šeit ir atkal tas jautājums, vai es gribu piepūlēties, vai es gribu atrisināt. Jo strādājot ar sievietēm, mēs visas esam vienādas. Mums pa lielam ir, nu, tikai nepārprotiet šo vārdu, ka mēs visi esam vienādas. Es domāju to, ka mēs esam vienādi uzbūvētas. Mums visām ir līdzīgas sāpes, mums visām ir līdzīgi pārdzīvojumi, mums visām ir līdzīgi sapņi, tāpēc, teiksim, šādas te sieviešu komunas, grupas, kurs ir brīnišķīgi, jo mēs sajūtam viena otru un kaut kādā veidā arī neapzināti. Šobrīd es dziedinu jūs un jūs dziedinat mani. Neskatoties uz to, ka daudzām no jums es pat neredzu, pārsvarā nevienai es neredzu sejas, bildes, es vienkārši tikai sajūtu. Bet tas vien jau, ka mēs šeit kopā esam, tas vien jau palīdz katrai no mums. Un, jā, tā tad nav tādas vienas atbildes, kas tieši palīdz. Es esmu savā ceļā ļoti daudz meklējusi. Šeit arī bija jautājums, kas tad ir labāk, vai elpošana, vai tāda meditācija, vai klusuma meditācija, vai vajag mūziku klāt. Tas ir ļoti individuāli. Kas man patīk? Vai man patīk labāk klusuma meditācija? Vai man labāk patīk ar mūziku? Mēs testējam, mēs meklējam to, kas patīk tieši tev, to, kas patīk tieši man. Un tad, kad es atrodu to savu veidu,
Jo, piemēram, ir daudz tādi veidi, kas ļoti ātri pātrina, nu, kas ātri sniedz tādus rezultātus. Tas ir viss, kas ir saistīts ar ķermeniskajām praksēm. Un tas ir arī tas, ko jūs noteikti jau, es nezinu, vai katru dienu darat, bet vismaz 3 reizes nedēļā, es saprotu, kopā ar Maiju ir šī te joga, jā, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti tāda spēcīga un man tā ļoti uzrunā. Un, tas ir arī viens no tādiem veidiem, kā ļoti labā veidā nu, tā kā iet savā virzienā, kur tu arī gribi nonākt. Bet atkal tas ir individuāli. Varbūt vienai tas ir pa strauju, vienai pa lēnu. Tāpēc katrai ir jāatrod tas savs. Un vēl šajā pārmaiņu ceļā, ja tiešām gribas tādas paliekošas pārmaiņas, es neesmu iztikusi savā pārmaiņu ceļā bez skolotājiem, bez līdzgaitniekiem, un ar tiem es domāju, vai nu tas ir mentors, vai tas ir coachs, vai tas ir dziednieks, tas var būt jebkas bez tāda nosodījuma, ja, jo tas, kas der tev, tas ir īstais. Reizēm ir svarīgi, ja tev ir ļoti laba draudzene, ar kuru tu vienkārši vari izrunāt, bet draudzene. Tā ir liela atšķirība. Draudzene nav speciālists, un viņa var vienkārši uzklausīt, jo tā ir tā galvenā draudzenes loma - vienkārši uzklausīt un būt tev blakus. Bet tas, kas ir profesionāls, viņš tomēr tevi ievirza. Viņš saka, klausies, tu ej nepareizi. Pamaini kaut ko. Ja, ja tu iesi tur, tu nonāksi tur. Ja. Tas ir principā. Katrai ir jāatrod savs mentors, kurš jau ir nogājis to ceļu. Saprotat, ja? Tā tad jāatrod tas cilvēks, kurš ir nogājis ceļu jau pirms jums, to pašu ceļu, ko jūs esat ieplānojušas. Runājot par afirmācijām. Afirmācijas ir, nu, tā nav meditācija. Afirmācijas ir, bija tieši jautājums par afirmācijām, kā viņas, es tūlīt precīzi nolasīšu, bija brīnišķīgs jautājums. Kāds būtu efektīvs veids, kā praktizēt afirmācijas, lai tās patiešām darbotos, un kā izvairīties no pieejām, kas var nedot vēlamo rezultātu? Tas ir ļoti labs jautājums, un afirmācijas ir ļoti labas, ja mums vajag ļoti ātru rezultātu. Piemēram, nezinu, atlaišana, šķiršanās, kaut kas, kas tevi tā kā ir izsitis no sliedēm, un tu vairs nespēji funkcionēt tā kā iepriekš. Tad afirmācijas ir brīnišķīgs veids, kā tu sevi pārprogrammē. Jo tad, kad notiek šie te smagie gadījumi, notikumi dzīvē, tad mēs zaudējam savu pārliecību par to, ko mēs esam darījuši līdz šim. Jo, piemēram, ja mēs izšķiramies, tad mums liekas, ka mani nemīl, es nebiju pietiekami laba, vai kāpēc man atkal tieši tāds vīrietis gadījās, kāpēc man viņi visi tādi un tā tālāk. Un līdz ar to afirmācijas palīdz tev un arī man, jo es arī vēl aizvien klausos, ik pa laikam tiešām klausos arī afirmācijas, tas ir tad, kad man vajag šādi. Un diezgan ātrā laikā, es teiktu, 2-3 nedēļas, un es jau sevi varu noskaņot atkal tā kā citā virzienā. Tās klausoties, jā, tu vari nonākt, kur tu vēlies. Vai pieņemsim, tev ir ļoti svarīgs projekts darbā, kur tu gribi, kur tev vajag šo te vīrišķo enerģiju. Jo ir arī ļoti daudz sievietes, kuras ir ārkārtīgi sievišķīgas, kas ir brīnišķīgi. Bet sievišķā enerģija nevar pastāvēt bez vīrišķās enerģijas. Tātad sasniegt mērķus, ambīcijas, iet uz priekšu, saņemties un tā tālāk. Un te neiet runa, ka, ja es esmu sieviete, tad es atrodu vīrieti, vīrietis darīs vīrišķos darbus, es daru sievišķos darbus. Tas ir brīnišķīgi, tas arī strādā, bet sevī atrast balansu starp vīrišķo un sievišķo. Tas tā kā iņ-jaņ. Un līdz ar to atkal meditācijas tev tā kā palīdz
palīdz to visu balansēt. Afirmācijas. Ja pieņemsim, tev pietrūks šī vīrišķā enerģija, un tas nav nekas slikts. Vīrišķā enerģija tas ir tas, kas tevi dzen uz priekšu. Tu sasniedz, tu izdari, tu esi līdere. Un tas ir skaisti, ja sieviete ir gan sievišķīga, gan arī līdere. Un, nu, ja tas ir nepieciešams, ja tas ir tas, kas tai sievietei ir vajadzīgs. Un tad afirmācijas, piemēram, jā, internetā var ļoti daudz atrast, ja jūs vaicājat, kur tieši meklēt, tad ir dažādās valodās internetā atkal atrodiet to, kas jums vislabāk strādā. Ir latviešu afirmācijas, ir angliski, ir krieviski, nu, es domāju, tās ir vispopulārākās valodas, kas noteikti strādā, un viņas visas ir labas. Man ļoti patīk Luīzas Hei. Afirmācijas tieši. Un vispār man patīk tas, ko viņi runā. Tas tā kā diezgan sasaucas ar mani, un tas ir tāds ļoti, ļoti ātrs rezultāts. Ja mēs atgriežamies pie meditācijām, tad meditācijas tas ir gan tūlītējs rezultāts, jo principā pēc meditācijas tev ir jājūtas labāk. Pēc meditācijas tev ir jābūt vai nu pacēlumam, vai mieram, vai kaut kas ir savādāk. Vairs nekad nebūs tā, kā bija, jo tu jau esi cita. Principā pēc vienas meditācijas tevī jau ir nomainījies tāds tā kā, nezinu, mazās šūniņas ir nomainījušās, ja, un tu jau esi cita. Un, jā, jā, jā. Jā, Luīza Heija ir brīnišķīga. Man ļoti viņa patīk, jā, un noteikti ir vērts, ja kāda vēlas paklausīties, tad braucot uz darbu. Un šeit nevajag meklēt laiku, ko es vēl gribu piebilst, kāpēc es arī šodien esmu birojā un mēs runājam par meditācijām, vai ne? Un tā doma ir tāda, ka meditācijas nav nekas īpašs. Tā ir ikdiena. Tā var būt tava ikdiena. Tas ir tikai ieradums. Tas ir ieradums. Ja tu meditē, tas ir ieradums. Tāpat kā uzkrāsoties, tāpat kā tam ir jābūt. Tā kā, bet tas ir priekš manis jābūt. Atcerieties, ka nav nekā dzīvē, kam ir jābūt. Tas, kas ir man, tas var nebūt jums, un mēs varam būt vienlīdz laimīgas. Es neesmu par to, ka visiem ir jābūt tieši tā un nekā savādāk. Noteikti nē, bet meditācijas pieņemsim darbā, darba dienas vidū, pusdienas laikā, no rīta pirms darba. Meditācijas ir dažādas. Tagad nāk ļoti modernas meditācijas, kas ir walking meditation, ka tu staigā un tad tu iegūsi to savu enerģiju, un tur vairāk īstenībā tā vīrišķā enerģija diezgan nu, jā, tā kā ielādējas, ja. Bet jebkurā gadījumā meditācijas tas nav nekas īpašs, tas nav gada notikums, tas nav mēneša notikums, tas nav dienas notikums. Tad, kad mēs ieejam, tas ir tāds mans ritmiņš, tas ir, protams, ir garās meditācijas, kas ir īpašie notikumi, piemēram, stundas gara meditācija. Šodien es esmu jums ierakstījusi speciāli, meitenes, speciāli priekš šī te Janas brīnišķīgā maratonu. Es esmu ierakstījusi jums 29, gandrīz 30 minūšu garu meditāciju. Man viņa liekas pašai brīnišķīga, jo ļoti labi aizgāja enerģijas. Tā, kad ierakstīt ar, praktiski nekur vispār vārdiņi neķērās, un tā man vienmēr ir laba zīme. Tas nozīmē, ka viss notiek tā, kā jābūt, un tā ir sirds meditācija. Ļoti iesaku jums pēc šī te laiva ieiet, noklausīties, priecāšos arī par visiem komentāriem, vai jums patika. Šoreiz es arī nepieliku klāt mūziku, jo man likās, ka ir jābūt klusumā vienkārši balsī. Tā kā par to arī pakomentējiet, vai jums labāk patiktu, ja būtu mūzika, vai tomēr šis variants. Jā. Tātad meditācija tas ir neatgriezenisks rezultāts uz labo pusi, protams. Tātad izmaiņas ir neizbēgamas. Tātad tāda, kāda tu biji, tāda tu vairs nekad nebūsi. Bija lielisks jautājums arī par to, ko tad mēs varam izārstēt vai uzlabot ar meditāciju. Es jau atbildēju, ka pilnīgi, manuprāt, jebko.
Tikai tad ir jāliek akcents uz to. Vispār, ja mēs dzīvē skaidri definējam savas problēmas un skaidri definējam, ko mēs savā dzīvē vēlamies, problēmu mums vispār kā tādu nevar būt. Jo, ja mēs kaut ko definējam, pieņemsim, nu, mazs piemērs, lai vieglāk varbūt izprast, pieņemsim, es gribu, nezinu, tikt galā, pieņemsim, ar savu slinkumu. Pirmkārt, ja tu esi sev pateikusi, ka es esmu slinka, tā jau ir milzīga drosme, un tas ir pirmais solis, kad es to nosaucu skaļi. Tas ir tā kā, ļoti slikts piemērs, bet es viņu pateikšu, tas ir vienkārši ļoti saprotams. Tas ir tad, kad alkoholiķis vai atkarīgais, viņš atzīst, ka viņš ir atkarīgs. Un tieši tas pats ir arī, pieņemsim, ar slinkumu. Tad, kad es nosaucu skaļi, ka manī ir šis te netikums, es jau viņu esmu pamanījusi. Un nu, nevienam negribas sadzīvot ar slinkumu, ja tu to apzinājies, vai ne? Jo vienmēr saka, ka ļoti viegli ir dzīvot neko nezinot. Jo mazāk tu zini, jo vieglāk tu dzīvo. Bet, ja tu esi atzinusi, ka tev ir šis te, nu, sauksim viņu par netikumu, pieņemsim, bet mums visiem viņš piemīt lielākā, mazākā mērā, mēs to kontrolējam vai nekontrolējam. Jebkurā gadījumā, ja mēs to nosaucam vārdā, tad mums ir ļoti viegli no tā atbrīvoties. Un ir daudz dažādas meditācijas. Ja jūs meklējat meditācijas, šobrīd jums ir ekskluzīva mana meditācija, kas ir latviski, pamēģiniet, tā ir sirds meditācija, kas, manuprāt, ir tieši tendēta uz sievišķību, uz maigumu, atvērt sevi, un katru meditāciju ir ieteicams klausīties 30 dienas. Tieši šī meditācija ir jebkurā laikā, jebkurā dienas laikā. Vienīgais noteikums, ka tev ir šīs 29 minūtes. Lai tev neviens neiztraucē, lai neviens neienāk, lai tu tiešām vari pavisam mierīgi. Var arī šādi, piemēram, kad mēs atguļamies krēslā, un tā pavisam mierīgi, kad es relaksējos, jo šeit ir svarīgi, lai mugurkauls ir taisns, lai tā kā mēs stiepjamies augšā. It kā saka, ka guļus pozīcijā nav labi, bet, ja tā godīgi, man ļoti patīk meditēt guļus pozīcijā, bet, ja tas ir guļus pozīcijā, tad ir viens mīnusiņš, ka var iemigt. Jo meditācija ir ļoti relaksējošs process, un tad mēs bieži vien aizpeldam domās, un mēs tiešām varam aizmigt. Līdz ar to, nu, sākuma periodā mēģiniet jebkā, neierobežojiet sevi nekādā veidā. Es, diemžēl, nezinu, cik no jums ir tās, kuras meditē. Varat man pēc tam, ja tā godīgi vēlties, pakomunicēt ar mani. Esmu atvērta manā Instagram profilā. Varat atrakstīt, padalīties ar savu meditācijas pieredzi, kāda ir bijusi līdz šim. Varbūt ir kādi specifiski jautājumi, un es noteikti atbildēšu, jo, protams, ka šeit tā vispārīgi, nu, es nevaru noteikti visus jūsu jautājumus noķert, bet ko es varu pateikt, ka man jūs varat uzdot visus jautājumus, jo ir diezgan maz lietas, kas mani dzīvē tā kā pārsteidz. Es nevienu nenosodu ne par ko. Tā kā droši varat ar mani komunicēt, un principā visu šo te maratonu laiku esmu pieejama jūsu rīcībā. Tā, paskatīšos vēl, kas mums bija pa jautājumiem. Jā, afirmācijas labāk klausīties jau gatavas ierakstītas, vai tomēr labāk ierakstīt pašai ar savu balsi, vai tas nedod labāku efektu? Es teikšu, ka nē. Es teikšu, ka ar savu balsi ierakstīt, tas jau ir tāds next level, ja? Bet brīnišķīgi, ja, protams, sevis ierakstīt meditāciju, nosūtam draugiem, iepriecinam kādu arī priekš sevis brīnišķīgi. Man personīgi patīk, jā, man personīgi patīk citu ierakstītas meditācijas, un
Sākuma periodā, kad jūs sākat meditēt, noteikti es ieteiktu, nu, kad kāds ir ierakstījis šo te meditāciju, jo meditācijā, nu, vismaz es nevarēju pirmos gadus tā, kad es, nu, nokontrolēt savu prātu, ja, jo prāts visu laiku man kaut ko teica, un tas ir galīgi garām, vai kam tev to vajag. Nu, tur ir visādas tās balsis galvā, jūs viņas noteikti ļoti labi pazīstat. Bet man ļoti patīk dažādu autoru meditācijas. Viens no maniem top tās meditācijas ir ļoti man uzrunā, tas ir Joe Dispenza. Noteikti, ka zinat, tie, kas ir jau tādi meditācijas lietpratēji, tās meditācijas man ļoti patīk, bet man ļoti patīk tās garās meditācijas, nu, sākot no 40 minūtēm uz augšu. Bet reizēm, protams, es arī šīs te meditācijas izmantoju kā pagulēšanu, ja es esmu nogurusi un tā tālāk. Bet nevienmēr man patīk, tad, kad es arī esmu nomodā, un tad es tiešām ieraugu tur daudzas lietas. Kad ir bijusi laba meditācija, tad tas ir viennozīmīgi. Ja jūs man sakat, piemēram, ja kāda no jums šobrīd saka, es gadu meditēju no vietas un man nav efekts, piemēram, tā mums vēl ir 10 minūtītes. Pieņemsim, ja kāda saka, es gadu meditēju no vietas, man nav nekāda efekta, tad ar steigu ir jāmaina meditācija. Vai arī veids, kā tu to dari, vai arī uztvere, kā tu to dari un kāpēc tu to dari. Jo, kā jau es minēju, pēc meditācijas ir jābūt tūlītējam efektam. Pēc labas, kārtīgas meditācijas efekts būs uzreiz, tu kaut ko sajutīs. Iespējams, citreiz liekas, ka nav efekts, jo es nemāku sevi sajust. Es nejūtu. Un tas ir normāli. Atcerieties, ka vienalga, kādā dzīves periodā jūs šobrīd esat, tas ir ok. Tas ir absolūti ok. Vai tas ir pats sliktākais, vai tas ir pats labākais. Viņš vienkārši beigsies. Un sāksies jauns dzīves posms. Ja mēs runājam par meditācijām, tad es esmu izgājusi 10 dienu vipasanas kursu, kas ir meditācija klusumā. Un tā ir brīnišķīga pieredze, kuras nenovēlu nevienam, neiesaku, bet tā ir ļoti, ļoti vērtīga priekš manis. Un es, ja man kāds jautātu, vai es to darītu vēlreiz, tad jā, noteikti, jo tur pilnīgi tā kā atveras priekšskars. Un kas bija interesanti, ka tā ietekme, nu tas tāds sataustāmais rezultāts, tas, kas priekš manis ir sataustāms rezultāts, jo katram tas ir kaut kas absolūti cits, bija apmēram pēc 3-4 mēnešiem. Nu, tāds tiešām tā, ka, nu, tas bija tāds, nu, protams, ka uzreiz arī bija. Uzreiz bija tāda sajūta, ka manas smadzenes ir, prāts ir izņemts ārā, ielikts veļas mašīnā, izmazgāts, izžāvēts ar žāvētāju, un tad man ieliek atpakaļ un saka, nu, dzīvo tagad. Apmēram bija tāda sajūta pēc vipasanas. Bet tas man deva ļoti daudz. Galvenais iegūms no klusuma meditācijām, manuprāt, ir tāda pieņemšana, milzīga pieņemšana, lai kas arī notiek, tas viss ir ok. Pilnīgi jebkas. Pilnīgi jebkas, kas notiek tavā dzīvē, tas ir ok. Vēl viena lieta. Man ir šāda te ierīce. Šis ir no slavenā Šeina. Tā ir meditācijas ierīce. Man viņa ļoti patīk. Man bija iepriekš tāds sliktāks. Šis ir tāds labākas brillītes. Iepriekšējā man bija šeit sānā šis te vadības pults. Bet man tas ļoti traucēja, jo es gulēju, man spieda ausi. Jo tas ir priekš nakts meditācijām. No šī te sanāk brīnišķīgs miegs, un tagad man ļoti patīk, ka man ir šeit priekšā vadības pults, kur es varu saslēgt ar telefonu. Un tā tad es lieku, man ļoti patīk tādas vakara nakts meditācijas, hipnozes, citreiz es klausos mūziku, un tas arī palīdz, bet, protams, ir jāsaprot, vienmēr ir jāsaprot, kāpēc es to daru. Nevis tāpēc, ka Alīna tā teica, ka tā ir labi, bet es pamēģinu un es saprotu, ka man tas der. Galvenais, nespiediet sevi uz to, nu, kas neder tev.
jo tev varbūt tas neder. Bet ko es varu vienu pateikt, ka nav cilvēka, kuram meditācijas nebūtu nepieciešamas vai viņas nepalīdzētu. Tas viennozīmīgi ir. Sauciet to, kā gribat. Piemēram, citreiz man saka, ka, nu, noteikti esat dzirdējuši, mana meditācija ir dārs. Mana meditācija ir kartupeļu talka. Mana meditācija ir adīšana. Kāpēc? Tāpēc, ka tur es esmu mierā. Tur es esmu ar sevi, es kaut ko kņubinu, es kaut ko daru, ja? Tas ir tāpat kā, ja pieņemsim, nu, jūs kaut ko darat un jūs komentējat. Šobrīd es rakstu, šobrīd es mazgāju veļu. Tā ir tā klātesamība notikumā. Klātesamība es roku dārzu, es skatos nezāles, ja, vārpata, ja, vārpatai gara sēkla, es pavelku ārā, ja, un līdz ar to es jūtos atpūtusies, es jūtos tāda tā kā meditatīva, un tas arī ir tas, kas notiek meditācijā. Ka es beidzot, nevis es skrienu, ak, Dievs, man ir tas, nē, es vienkārši apsēžos, un visa pasaule var pagaidīt. Un es esmu šeit un tagad ar sevi, un tas ir pats svarīgākais. Es pati sev esmu pati svarīgākā. Un pārējie nekas nenotiks. Un goda vārds, es jums saku, nekas nenotiks. Ja arī kaut kas liekas, ka notiks, jebkurā gadījumā tas beigsies. Un atkal nekas īstenībā nebūs noticis. Nu tā, meitenes, tā kā laiks skrien ātri, es varētu runāt ļoti, ļoti ilgi. Bet man ir pēdējās 3, 4 minūtītes. Ja kādai ir viens jautājums, jūs varat ierakstīt man. Mhm. Pašpārliecinātība. Ko vēl dod afirmācija? Ne, es atvainojos, nevis afirmācija, bet meditācija. Meditācija dod to, ka es daru kaut ko priekš sevis. Un mums te iekšā, iedomājieties, ja varat pielikt kopā šobrīd ar mani rokas, un tur ir tā mazā meitenīte, tā, kas ir manī, tā, kas ir tevī, tā mazā meitenīte, viņa tur ir. Viņa ir tava draudzene, tava sabiedrotā, bet reizēm mēs to nedzirdam, nesaprotam, nesajūtam, negribam just, jo šobrīd nav laika. Un tā mazā meitenīte, tad, kad viņai tiek veltīts laiks, un tad, kad es esmu parūpējusies par sevi, tad, kad es sportoju, arī sports arī ir īstenībā ļoti tāda sastāvdaļa, kas ir ļoti svarīga. Tad, kad es meditēju, es daru kaut ko priekš sevis, un līdz ar to man liekas, ka es esmu vērtīgāka. Un jā, bet jums ir jāsaprot arī tas, ka jūs jau esat vērtīgas. Ja jūs arī šobrīd nemeditējat, neko nedarat, jūs tik un tā esat vērtīgas. Bet tā sajūta man rodas, es kaut ko daru. Es daru, un arī citi sāk darīt priekš manis, priekš tevis. Uh, Un tas arī veido to, ka es sevi mīlu, es parūpējos par sevi, es sāku sevi lutināt. Un tādā veidā, tā man ir viens jautājums, laikam es ļoti ceru, ka es vēl ātri paspēšu vēl. Tā. Mhm. Jā, Jūlija ir sarakstījusi jautājumus. Jā, es esmu atbildējusi. Tā kā meitenes, liels paldies par šo laivu. Man tiešām es varētu vēl runāt. Mums ir vēl viens laivas paredzēts, kas būs tāds ļoti interesants ar uzdevumu veikšanu. Tā kā es priecāšos, ka jūs būsiet un priecāšos saņemt kādus jautājumus un šajā periodā varu jūs atbalstīt. Tā kā bučas, atā meitenes, paldies jums!